Grupa Maroon 5 ar skaņdarbu Sugar mūs priecē trešdienā 29. aprīlī, un 1. maijs vairs nav aiz kalniem, un jau ilgāku laiku Radio TV ēterā arī esam dzirdējuši reklāmu Monster Energy superkaus, vai ne, 1. maijā Valmieras pusē, un tik tiešām 1. maijs jau parīt klāt, un interesi pēc skatos mājaslapā superkaus.lv, kas tad piedalīsies, un skatos, teiksim, MX Pro klasē, parādās tāds vārds kā Matīs Karo, kur mēs vēl pirms 2 mēnešiem dzirdējām raidījumā Rūts, un šajā sakarā uz raidījumu Rūts bija iespēja Matīs uzaicināt tikai tāpēc, ka Matīs dzirdēja savu savainojumu. Protams, mani interesē, kas ar Matīs notiek. Halo, labrīt, Matīs! Labrīt, labrīt! Izstāsti, kā tev ar to traumu? Vai viss ir kārtībā, un vai tu tiešām varēsi jau startēt Valmierā? Nu jā, trauma bija ļoti nopietna, un startēt Valmierā 100 punkti es startēšu, jo es atkal sev pierādīju, bija ļoti veiksmīga operācija celim, ļoti intensīvi strādāju. Nu, tagad esmu jau Anglijā, Beļģijā intensīvi brauca mocīti, lai pēc iespējas labāk sagatavotos priekš Valmieras sacensībām. Ar mani viss ir kārtībā, un uz starta mani varēs redzēt. Tu arī šobrīd esi kaut kur ārzemēs? Pagaidām es esmu Beļģijā. Vēl aizvadu pēdējos testus un jā, pieregulēju savu mocīti, lai būtu labāks, un vēl pats sevi arī cenšos satrenēt. Protams, vēl nav tā 100% mana forma, kāda trasē gribētos būt, bet jā, laiks ir atkal doties sacensībās, un Valmiera būs pirmās sacensības man šogad, tā kā pats esmu ļoti tā kā jau satraukts un priecīgs par pirmajām sacensībām, kas tieši būs Latvijā, un ceru redzēt tur ļoti daudz konkurentus un vēl vairāk manus fanus atbalstītājus trases malā. Protams, viens no iemesliem, kāpēc jādodas uz šo sacensību posmu, ir tas, ka redzēsim arī tevi, Matīs, bet izstāsti, ko vēl fani tur varētu redzēt? Kāpēc vajadzētu izbrīvēt piekdienu, kur šajā reizē starp citu brīvdienu, 1. maijs, un kāpēc vajadzētu doties Valmieras virzienā un noskatīties superkausu? Nu, superkaus, tas jau pats nosaukums superkaus, tas jau liecina, ka tur būs vienkārši superīgs pasākums, un katru gadu Valmierā 1. maijā superkaus, tā ir ļoti liela tā kā sezonas atklāšana Latvijas motosportā. Tur būs daudz braucēji, gan no Igaunijas, cik es arī laikam dzirdēju no Somijas, kāds konkurents būs MX Pro klasē. Un, protams, organizatori tur sagatavos, ja es nemaldos, tur būs arī labas latviešu grupas spēlēs starp braucieniem, tā kā tas pasākums ir tā kā sacensības, bet ļoti labs šovs, un cilvēki vienmēr izbauda, un es arī tur būšu, tā kā visiem jābrauc satikt arī mani ir. Pilnīgi noteikti. Mēs brauksim un satiksim arī tev, Matīs. Vēl pirms mēs ejam tālāk ar nākamo dziesmu, pāris vārdos, Matīs, izstāsti, kādi tev plāni pašam šo sezonu? Šo sezonu, jā, tā kā nedaudz esmu dēļ ceļa traumas sabojājis savu sezonas sākumu, visus čempionātus, izņemot superkausu. Jo superkausam man vēl sanāks visus posmus nobraukt, un, protams, mērķis ir uzvarēt superkausu. Vēl atgriezīšos Anglijas čempionātā, kur es esmu izlaidis jau 2 posmus, bet vēl ir 6 priekšā. Jāparāda pēc iespējas augstāku rezultātu, un tad jāskatās, kas būs čempionātā. Un, protams, arī mērķis ir atrast finansējumu, un vēlētos arī vēl piedalīties kādā pasaules čempionātā posmā, bet līdz tam vispirms man jāsagatavo savu veselību, savu fiziskais, motocikli visi, un tad es domāju, ka jūs arī redzēsiet mani pasaules čempionāta posmos, kādā no posmiem. Dāmas un kungi, viens no Latvijā labākajiem motocross braucējiem šobrīd Matīs Karo bija kopā ar mums. Matīs, lai tev patīkams pirmkārt mājupceļš līdz Latvijai, pēc tam līdz Valmierai, lai labi izdodas aizbraukt un gal galā, lai Valmierā izdodas arī labi sev parādīt. Paldies, čau!